Šodien bija patiesi prieks pastāstīt senioriem par medīpratību, par to, kā tā darbojas, no kā tā sastāv un kas ir tie galvenie aspekti, ar kuriem viņiem jāsaskaras, tiklīdz viņi iziet kaut kur interneta plašumos. Bija patiesi prieks šodien būt Jēkabpilī un redzēt tiešām aktīvus, atvērtus un spriestspējus un galvenokārt kritiski domājušus seniorus. Es esmu iesaistījusies Jēkabpils senioru biedrības darbībā, un tāpēc mums ļoti bija interesanti apmeklēt nodarbības, atpazīt krāpnieciskās visādas schēmas, un mēs ieguvām daudz ko tādu, ko līdz šim varbūt nezināja. Kā likās, ka zinu, bet bija daudz arī kas jauns, ko tomēr ieguvu. Я думаю, что в дальнейшем я это буду использовать, эти навыки. Почему? Потому что я для себя знала, что я немножечко наивный человек. А то, что мы активно соревновались там друг против друга, это да, нет, это очень хороший формат. В дальнейшем и своим родственникам, я сейчас знаю, что я приду и маме расскажу, маме 95-й год, ну и со своими подругами обязательно посоветуюсь. Так что это не зря.